vakar es vēlējos tādās vēsākās dienās, sēžu pie kamīna un cildos ierakstīt pāris video. Un vieta ir simboliska, jo ir 3 lietas, ko cilvēki var darīt mūžīgi. Skatīties, kā ārā līs lietus, skatīties, kā deg liesma, un skatīties, kā Arturs Kaimiņš veido neīstus sekotājus savu Twitterī. Es, protams, saprotu, ka deputāti uzskata, ka viņi ir kaut kas dižāks, un ka tauta ir tur apakšā, bet arī mēs šeit apakšā neesam pilnīgi idioti, nevajadzētu uz mums tā skatīties. Bet par to lietu, par ko es gribēju parunāt, tā ir lieta, par ko es īstenībā negribu runāt, un vispār tas nav aktuāli, bet varbūt tā bieži kaut ko jautā, un sanāk par to runāt. Un nesen man sanāca kontaktēties ar vienu lesbiešu tiesību aizstāvi, liekas, pašu lesbieti, un viņi man prasīja, kā es skatos uz lesbietēm. HD kvalitātē laikam nebija pareizā atbilde, un mūsu saruna diezgan ātri pārtrūka. Bet jau kādu laiku vēlāk man sanāca tā kā satikt otra grāmatu pārstāvi, un viņš man prasīja tieši to pašu jautājumu, kā tu skaties uz lesbietēm. Šoreiz bija nedaudz gudrāks, un pirms kaut ko neapdomīgi teikt, uzprasīja, lai viņš konkretizē man. Viņš man teica, ka tie geji un lesbietes, ka viņi ir tā kā vampīri, ka viņi to savu kaitu pārnes tālāk citiem cilvēkiem, un kad ķēdes rezultātā kā citi cilvēki kļūst kaut par gejiem un lesbietēm. Un es tad domāju, un es viņu prasu, ko viņiem būtu jāizdara, lai tu pārgulētu ar vīrieti. Viņš tā kā apvainojās, un kas es izskatos pēc peģuka. Es viņam saku, diez vai, jo vismaz ģērbos, tad tu labāk. Un vispār mūsu saruna pārtrūka, un viņš tikai aizjot man prasīja, vai es pats gadījumā neesmu gejs. Es viņam saku, tādus vārdus manī varētu dzirdēt, tikai tad, ja kāda tiešām nesmuka sieviete man aplidot, un es nevarētu no viņas tikt vaļā. Bet vispār par šo būtību problēmas te nav. Man liekas, ka vienkārši mums visiem būtu jābūt jūtīgākiem vienam pret otru un saprotošākiem. Un, teiksim, tiem kristiešiem, ko es varētu teikt, šie cilvēki ir iemīlējušies tur sava dzimuma pārstāvī, un diez vai tā ir viņa izvēle, viņiem vienkārši tādas jūtas ir, un ko mēs būsim tie, kas tagad viņiem teiks, ko viņi drīkst mīlēt un ko viņi nedrīkst mīlēt. Vai ka nē. Un savukārt šiem cilvēkiem, kas mīl pretējā dzimuma pārstāvi, man liekas, ka viņiem būtu savukārt vairāk jāizdomājas par šiem cilvēkiem, kurus uztrauc viņu bērni, un lai viņu bērni būtu tradicionāli orientēti un tā tālāk, un kur jūtās nedaudz tā kā, es nezinu, aizskarti, ka viņa telpa ir aizskarti, ja šie cilvēki dodās kādos gājienos un tā, un vairāk neuzspiest viņiem šo te, un es domāju, ar to arī visa problēma būtu atrisināta. Un tā ir man personīgā nostāja. Runājot par kreiso patriotu nostāju kopumā, es domāju, ka tā diži neatšķirās. Mēs uzskatām, ka šīs te problēmas, viņas ir mākslīgi sāsinātas. Protams, ka oligarkiem ir izdevīgi, lai mēs runātu nevis par nodokļiem, ekonomiku un savu finansiālo stāvokli, bet kaut kādu tur mākslīgi sāsinātu konservatīvu liberālo problēmu. Līdz ar to būsim saprotoši, ieturēsim vidutāju pozīciju, centīsimies pārāk neaizķerties uz dažādu radikāļu aicinājumiem, un viss būs kārtībā.